Nu tā, sveicināti labdien visiem skatītājiem un klausītājiem un visādi citādi šī satura patērētājiem. Šodien esmu ieradies ar diezgan pozitīvu noskaņojumu un īstenībā jāatzīst, ka es tikko ievēroju, ka spēlēju pret Amerikāņu Savienoto Valstu spēlētāju Spinodijs 89, pieļauju, ka viņš 89. gadā dzimis jaunietis. Vai tos cilvēkus vispār vēl sauc par jauniešiem, es nezinu, bet es viņu saukšu par jaunieti. Zīmīgi, ka viņš ir amerikāns, jo es gribēju parunāt šodien arī par kaut kādām amerikāniskām lietām. Bet, ne gluži, bet jā. Vispār, es saprotu tikko, kad man ir 1118 reitings. Es sāku šo visu pasākumu ar domu, kad es sāku ar 1600 un ka redz, ka tagad es būšu. Es ziedu, ka es spēlēšu tā kā maz neliekās, jā. Bet, kā redzams, es esmu iegājis baigos mīnusos. Baigos mīnusos esmu iebraucis. Tā kā jā, man no viņiem beidzot jātiek ārā. Tā. Vispār es saprotu to, ik pa laikam spēlējot, tā kā, ka es tikai viens to ten openingu zinu, un ka man tas bišķīt kaitina. Jo, man liekas, ka šahs varētu būt daudz interesantāks, ja tu zinātu daudz vairāk openingus, bet es, protams, nezinu, jo es esmu pilnīgs, kā rakstīts augšā, amatieris. Vispār amatieris. Tā, ko es gribu iesākt šodien vispār? Es nezinu, īstenībā viņam atkal ir pa minūti vairāk, un tas nav labi. Tas nav labi nekādā gadījumā. Man tas nepatīk. Man tas vispār nepatīk. Kā būtu, ja es ietu šeit? Es nezinu. Es tiešām nezinu. Man vajadzētu... Es gribētu šo dāmu dabūt te un te. Tas būtu baigi fantastiski, manuprāt. Es nezinu, vai man tas izdosies vai nē. Bet mēģināt nav zaudēts, tā teikt. Es domāju, ka viņš tagad nekustēsies nekur ar šito zirgu. Tāpēc es varētu arī cerēt uz to, ka es tur varētu tikt iekšā. Jo, ja viņš kustās, principā es kaušu nost uz man pofīgi, tā teikt. Un pēc tam es nākušu te iekšā uzreiz. Jā. Bet visā visumā, ko es gribēju pateikt, šautauts īstenībā SodaStreamam. Wow! Viņš man izaicina, jā? Viņš mani tiešām izaicina uz neģēlībām. Viņš man izaicina uz neģēlībām. Lai izaicina. Un kāds man tagad turpinājums ir? Tas ir jautājums. Kā man teica itāļu valodas pasniedzējs, jā, es mācījos itāļu valodu tiem, kuri ir nekulturāli un nekulturāli, bet ne tie, kuri nezin, ka ir tāda opcija arī dzīvē, tiem es to varu pasacīt. Es mācījos itāļu valodu, un viņš man teica, jā, $1 million question, €1 million question. Viņš par katru jautājumu itāļu valodā teica €1 million question. Jā, un tagad man bija €1 million question, ko es daru tālāk, bet ko es gribēju pateikt, wow, tas bija negaidīti. Jāiet uz atpakaļ. Šitais SodaStream baigā štēle ir, var uzgādzēs vienkārši ūdeni, nav jāpērk gāzētais ūdens veikalā, tā kā tiem cilvēkiem, kuri mīl, nevis vienkārši tiem, kuriem patīk, bet tie, kuri mīl gāzētu ūdeni, es ļoti silti iesaku SodaStream. Šautauts viņiem, bet ne gluži šautauts visiem tiem jefiņiem, kuri tirgo šitās ten gāzes, jo tur tās gāzes ir jāuzpilda. Un lieta ir tāda, ka viņi baigi overprice'o tur to visu pasākumu. Un pieņemsim, lai piepildītu tur vienu to balonu, jāmaksā ir kaut kādi 13 eiro. Savukārt, es, protams, izdomāju, ka es tā kā negrasos maksāt tādu naudu, jā, un... Jā, ka es negrasos maksāt tādu naudu, un es vienkārši pats jūtu bādi, kā var iepildīt un nopirkt savu gāzi, tā kā es pats tagad gāzējos. Visu laiku, jā, gāzējos. Šautauts arī Vendenam, jo Venden ūdens. Visiem šautauts šodien.
Es varētu iet te un ar... Wow. Labi, daram tā. Būs inčīgi, būs rēcīgi. Šita un to iebīdīt tur iekšā. Mošiņu celt uz augšu. Bet es tur nevaru iet uz augšu. Es tur arī nevaru iet. Faki bio. Tagad es varētu mēģināt tur iet. Jā. Es atkal esmu palicis. Nu kā, nu? Kā? Es nesaprotu. Es tiešām tāds pamuļķīts esmu. Viņš vienkārši aizbēg prom, jā. Jā. Ko es gribēju izdarīt? Neko es gribēju izdarīt, es nezinu. Kā es varu kaut ko izdarīt? Kāds man var paskaidrot, lūdzu, latviešu valodā. Man to snaipers reāli traucē dzīvot. Jā, bet sākumā es sāku runāt par to, ka zīmīgi, ka šim man pretinieks raidījumā ir amerikānis, jo vakar es biju aizgājis uz tādu interesantu vietu, kur principā tika filmēta filma. Wow. Tas interesanta vieta, kur tika filmēta filma. Labi pateicis, man pašam patika. Interesanta vieta, kur tika filmēta filma. Filma ir par šo ten, kā viņu sauc, režisors ir kaut kāds krieviņš tur, Serebreņikovs, tā varētu būt. Cerams, ka tā varētu būt. Blīn, vispār nav nekādas. Jā. Un viņš tur filmēja filmu par kaut kādu krieviņu, kaut kādu politiķu rakstnieku, kaut kādu tādu poētu, vai es nezinu, kas viņš bija, kurš, bija baigais aktīvists un visā visumā viņš baigā bohēmā dzīvoja. Viņš, negluži bohēmā, bet viņš braukāja apkārt, laikam, pa pasauli. Viņš bija nokļūst tur Amerikā, Ņujorkā, laikam, un jā, par to arī ir stāsts, laikam, par to liela daļa ir Ņujorkas daļa, un tā Ņujorkas daļa tika filmēta Latvijā un tika uztaisīts visādas, kā sacīt, jāsaka, movie sets, tā kā Ņujorkas gaumē. Tā kā jūs gribat piedzīvot Ņujorku Rīgā, brauciet uz Rumbuli, ierakstiet Veizā Motor City, un tur ir palikušas kaut kādas atliekas no tā visa, protams, ne viss sets, bet ir palikušas atliekas. Labi, spēlējam. Ir palikušas atliekas no movie seta. Un viss ir tā kā Ņujorkā uztaisīts. Un, tur smuki, man patīk. Ir gan jāmaksā tur 5 eiro pieeja, bet nav tik traki. Nav tik traki, jo īstenībā bija tīri iespaidīgi šis viss. Man patikās. Jā, un kā ieskatu es jums varu dot īstenībā, nesaprotu, kāpēc uzreiz to skatāties, bet slēdzat uzreiz tāpat ārā. Ieskatus var dot, Fiņķim ir grupa. Fiņķim nav grupa, viņš pats par sevi ir dziedātais skaists, bet viņam bija dziesma ar Patrīšu, es nemaldos, rāķešu zinātni. Iegūt tur entās balvas, jā, un viņam ir tas klips tur. Un tajā klipā viņš tur pie tādas tā kā vecā laika tādas būdiņas ārdās ritīgi, tur tādas viņš, kur pērk tā kā filmām
Jēzu. Šeit varbūt. Kur pērk filmām biļetes, vecā laika, jūs varat iztēloties tāds aplīts. Ieiet, paskatieties klipu, jebkurā gadījumā, un tur tā vieta arī bija uz domu. Tajā brīdī, kad es redzēju to klipu, wow, viņš tiešām ir kaut kur gājis uz Ameriku, braucis filmēt vai kaut ko tādu, izskatās ļoti reāli. Bet ne, tas tepat Rumbulā, jā, mūsu pašu rīdziņā, tā teikt. Tā kā jā, tas ir, tāpēc es runāju par mūsu Amerikas pretinieku, Amerikas draugu, 89. gadā dzimušu jaunieti. Šautauts Soldstreamam, šautauts Vendenam, šautauts Rumbulē, šautauts, es nezinu, vai es pateicu, man liekas, ka es pateicu, bet atkārtošana zināšana māte. Rumbulā jāieraksta Motor City. Piebrauc klāt, piezvan tur telefonu numurs, piezvan, viņi pateiks, kur jāmaksā, un viss čīki pūki. Viss notiek ar. Jādīskat šo spēli, velk uz nešķirtu. Bet kā es vienmēr pasaku, ka velk uz nešķirtu, tā māliks man dimbā uzreiz dabūja pa muguru. Nešķirtu jāspēlēs. Kurš te manīm spēlēs nešķirtu? Es tagad domāju par šito gājienu, bet te es domāju, šeit, nezinu. Oh, no. Tur. Un atkal sāk raustīties. Tas nav uz labu. Tas nav uz labu. Bet jā, viņš var aiziet tur. Un kas tad būs? Tad būs pa muguru. Tad jūsu vismīļākajiem šahistam būs atkal viss pa muguru. Es tagad tikai domāju, vai man nevajadzētu mēģināt te tikt. Un kas tad notiktos, ja es tur tiktu? Galvenais, es vēl pirms šitā mača tā trenējos, bija tāda sajūta, ka tā beidzot es esmu tā kā nonācis situācijā, kad es varu varbūt arī uzspēlēt normāli, uzspēlēt tā, kad es biju pārliecināts par sevi visā visumā. Bet, jā, tā pārliecība laikam baigi diži neko nedod. Tu nemāk spēlēt tā. Bet man ir jāmācās, man ir jāiemācās viss kaut kas jauns, kaut kāds jauns, tas jauni openingi. Citādi spēlē ar vienu. Visu laiku vienās un tajās pašās, kā sacīt, jāsaka, uz vieniem tiem pašiem grābekļiem kāpju virsū, tā teikt. Es nezinu, viņš nav pazudis kaut kur. Viņš nav izgājis uzpīpēt, varbūt. Īstenībā tā būtu laba doma, zin kā, paiet vienu gājienu, jā, viņš ir izgājis uzpīpēt. Izstāst, kad man būs auto vins, diemžēl, īstenībā man nepatīk tā uzvarēt, bet uzvara paliek uzvara. 17 sekundes. Uzvara paliek uzvara, bet nav tāda uzvara, kādu es ceru, jā. Šās laika uzvaras un auto uzvaras, ka viņš aiziet prom uzpīpēt, tas neskaitās. Es gribu to normāli uzvarēt. Bet, jā, zin kā, tas, kā sacīt jāsaka, pēc vairākiem gadiem, jā, neviens jau neatcerēsies, kā tika uzvarēts. Neviens neatcerēsies, kā tika uzvarēts, atcerēsies tikai to, kā es uzvarēju, jā. Kā? Neatcerēsies. Jebkurā gadījumā uzvara. Šodienu šī laikam ir 12. sērija. Wow, īstenībā tālu esam tikuši šajā pasākumā. Pēc 12. dienas man ir 4 uzvaras, 7 zaudējumi un 1 neizšķirts. Tā sanāk, ja 4 plus 7 ir 11, plus 1 12 tieši tā. Un es eju atpakaļ, lai vismaz izlīdzinātu, ja, to uzvaras un zaudējumus. Tā kā, jā, tiekamies nākamajā sērijā. Rakstat komentārus, laikojat, subscribojat, darat visu, lai es būtu vislabākais un vismīļākais jūsu šaha influenceris visā pasaulē. Tā kā jā, tiekamies nākamajā reizē.